Laipni lūgti atkrituma apsaimniekošanas sistēmas etapas video apmācībā, kurā aplūkosim, kā var sistēmā grupēt līgumus, veidojot klientu grupu, kas norēķinās par konkrētu konteineru laukumu. Parasti tas ir tipiski sadarbība ar klientiem, kas dzīvo daudzstāvu ēkās un apsaimniekojot konteineru laukumus, kas atrodas pie daudzstāvu ēkām. Tātad šī sadaļa konteineru laukumu uzstādījuma atrodas zem līguma lielās sadaļas, jeb to var atrast arī kreisajā pusē. Te mēs redzam esošus konteineru laukumus. Un, protams, mums ir iespēja pievienot jaunu konteineru laukumu. Ievadīsim nosaukumu. Piemēram, konteinera laukums Birzas ielā 11. Un adrese Birstalas, teiksim, Kivki. Ievadīsim. Zemāk līguma sadaļā mēs pieņemam, ka mums sistēmā jau ir savadīti līgumi ar konkrētajiem klientiem, un mēs šeit līguma sarakstā vienkārši norādam, kuri klienti dzīvo vai tajā konteineru laukuma rajonā. Piemēram, Jānis, Bērziņš, tālāk Pēteris, Akmens, varam pievienot vēl, Vitālijs. Un tā tālāk mēs varam kreisajā pusē savadam līgumus, kuri tātad klientiem, kuri atrodas konteineru laukumā un veic norēķinus par konteineru laukumu izmantošanu. Labajā pusē mēs katram līgumam pretī ievadam personu skaitu, kas attiecās uz šo konkrēto līgumu. Jo, kā zinām, konteineru laukuma darbības princips ir tāds, ka tajā iedzīvotāji, kas dzīvo un izmanto konteineru laukumu, katrs iedzīvotājs, kas ir pierakstīts konkrētajā mājas, blakus māju adresē, norēķinās par konteinera laukuma izmantošanu pēc to personu skaita, kas dzīvo katrā dzīvoklī, un attiecīgi šajā gadījumā tas ir uz dzīvokli ir viens līgums par konteineru laukumu izmantošanu, par atkritumu izvešanu. Tātad mēs norādam, cik cilvēki attiecās uz šo te konkrēto līgumā. Līdz ar to mēs ievadam sistēmā datus, kurus sistēma izmanto pēc tam, aprēķinot katram konkrētam līgumam rēķinu un to sniegto pakalpojumu apjomu, kas ir proporcionāls iedzīvotāju uzrādītiem iedzīvotājiem, kas attiecas uz konkrēto līgumu. Līdz ar to sistēma ir šāds iespējas. Labajā pusē mēs redzam mēnesi un gadu, kurā mēs norādam, kurā mēnesī un kurā gadā tiek šis cilvēku iedzīvotājs kāds fiksēts. Līdz ar to, protams, dzīve iet uz priekšu un iedzīvotājs skaits katrā dzīvoklī var mainīties, un tik līdz viņš mainās, un tāda informācija ir pieejama jums, tad jūs varat norādīt šo iedzīvotāju skaitu attiecīgā gada mēnesī, cik viņš ir bijis faktiski, un līdz ar to sistēma ņems to vērā pie aprēķina. Saglabājam. Šādi izskatās konteineru laukuma grupa vienkāršotā veidā. Mēs līguma konteineru laukuma uzstādījumos varam atrast arī šo mūsu jaunizveidoto konteineru laukumu. Jā. Tas īsumā viss šai prezentācijā. Uz tikšanos nākamajā etapas video apmācībā.